Labu vakaru visiem! Nu, redziet, kāds man ir brauciens neplānots. Man sanāca neplānots brauciens. Tagad braucu atpakaļ. Situācija tāda. Situācija ir tāda, kad par cik man jaunākā meita ir sportiste. Sportiste un piedalās sacensībās gan Lietuvā, gan Latvijā, gan Igaunijā. Un šodien sākās sacensības kaut kur aiz Valgas, Igaunijā aiz Valgas. Precīzu vietu tur tagad nezinu, bet katrā gadījumā aiz Valgas mazliet Igaunijā iekšā jāiebrauc kādu gabaliņu, un tur bija šodien sacensības. Un, nu jā, un sacensībās meita uzvarēja vienu igauņu meiteni, un līdz ar to sacensības meitai turpinās arī rītā. Un ja viņa rītā uzvar, tad tas īstais turnīrs sākās no pirmdienas. Lūk, un tas nozīmē, ka skatīsimies rezultātus rīt, un no tiem rezultātiem tad būs atkarīgs, vai viņa pirmdien startē riktīgajā turnīrā. Nu tā, bet prieks par to, ka igauņu meiteni šodien viņa uzvarēja un tā. Bet kas pa situāciju? Viena sīka lietiņa tika aizmirsta. Rīgā dzīvoklī. Lietiņa ļoti maziņa, bet ļoti svarīga un vajadzīga. Lūk, un tāpēc nācās man ņemt šo sīko lietiņu rokās un braukt Igaunijas virzienā. Un kaut kur Straupē. Laikam tā vieta saucās Straupe. Tikko satikāmies, un es nodevu meitai rokās mazo svarīgo vajadzīgo lietiņu. Un tagad buliešu atpakaļ. Kur esmu Juglā, Rīgā, Juglā. Tā kā redziet, kā mums tiem cilvēkiem ir. Aizmirstam arī kādas lietas, jā, un aizmirstam, un tad ir, nu, kā saka, jāglābi situācija, tāpēc tētis šodien stila mājā strādāja visu dienu, bet nu ot, pašā vakarā brauca meitai pretī un redziet, atgriežos Rīgā, jau ir tumsa. Reku ir Juglā kaut kāds tunelis Juglā, rekur. Lūk, un bet galvenais ir tas, kad meita saņēma savu svarīgo mazo lietiņu
maziņš konteinerītis ar lēcām, jo viņai pa nakti guļot ir jāieliek iekšā acīs lēcas. Pa dienu tās lēcas stāv konteinerā speciālā šķidrumā. Nakti, kamēr viņa guļ, viņai tās lēcas ir jābūt acīs. Kaut kādas tur dārgās vācu, nezinu, 400 eiro. Cik es sapratu, 2 lēcas maksā 400 eiro. Kaut kādas labas, dārgas vācu vai kā. Nu, lūk, tā kā esmu atgriezies Juglā, te reku ir neredzīgo biedrība. Apmēram tuvojos tai vietai, kur, jā, kreisā pusē ir neredzīgo biedrība un nu, lūk, tā kā, bet bērniņš savas lēcas dabuja un tētis skrēja glābt situāciju.